Vai tevi kaitina tad, kad saka, ka tu esi plastiskais ķirurgs? Jā, starp citu, tā ir, bet ar to arī ar laiku jau var sākt sadzīvot. Cik vēl bieži cilvēki lieto šo nepareizi? Es teiktu biežāk nepareizi nekā pareizi. Nu, vai līdzīgi. Jo tu esi plastikas ķirurgs. Jā, nu tur ir interesanti, protams, tās rotaļas valodniecībā, jo sākotnēji bija plastiskā ķirurģija, tad valodnieki pateica, ka ir plastikas, kas bija tur bezmaz vai rīkojuma veidā. Mums pat bija klīnikai nosaukums jānomaina no plastiskās uz plastikas, tāpēc, ka tas nebija saskaņā ar valodniecību un nevarēja sijā nosaukumā būt nepareizs specialitātes nosaukums. Un tad daļa no vides samainījās, daļa nē. Attiecīgi tagad arī ir kas sevi sauc par plastiskajiem, ir kas sevi sauc par plastikas. Plastisks, Man plastisks labāk patīk plastikas nekā plastisks. Plastisks nenoliedzami arī cenšos būt, bet ja par profesiju, tad plastikas. Atgriežoties pie tava darba un arī pie tā, ko mēs runājām, kad tu vēl sēdējies laivas un tavam dzīves gājumam ejot cauri, tu jau minēji, ka tev jau 5 gados bija jau tās pirmās pieredzes, kur tu jau principā gandrīz jau biji asistenta lomā un vismaz novērotāja lomā operācijās. Tu atceries to dienu un to savu pirmo operāciju, kad tu biji jau tas galvenais cilvēks, kurš ir zāles vadošais cilvēks? Nu, īsti man konkrētu operāciju pateikt, ka es esmu galvenais zālē. Nē, konkrētu operāciju es neatceros. Bet tā nebūtu no pirmā patstāvīgi veiktā operācija. Pirmās patstāvīgi veiktās, jā, kādas pirmās 3, 4 es atceros līdz sīkumam precīzi. Jo ķirurģijā ir tā, ka pēc augstskolas beigšanas tu esi saņēmis ārsta diplomu, bet tālāk ir specializācija, jeb rezidentūra, kas ilgst 5 gadus, kuru laikā ir jāstrādā certificētā, apmācīta tiesīga ārsta uzraudzībā. Un, protams, atkarībā no tā, kas ir tavi skolotāji un kādas ir tavas spējas, iemaņas, zināšanas un tā tālāk, pamazām jau tu tiec gatavots. Un pirmās operācijas šo te lielo dakteru uzraudzībā tiek veiktas jau rezidentūras laikā. Sākotnēji tie ir etapi. Jā, pirmais, protams, ir tur ādas aizšūšana, pirms tam ir dziļāki slāņi, pēc tam ir varbūt kaut kādi operāciju etapi. Brīdī, kad redz, ka tu esi gatavs tam, tad parasti lielais ārsts arī saka, ka šis ir tavs gadījums. Un savukārt situācijā, ja kaut kas aiziet ne tā kā vajag, tad ir blakus kāds, kas var tev roku pieturēt pirms neveiksmīgas kustības. Tad, kad tev bija tie pirmie, šis ir tavs gadījums brīži, tu atceries, vai tu biji satraucies, vai kādas sajūtas tajā laikā dzīvo? Tajā laikā, ja runājam par medicīnu, kas nav smukuma medicīna, tad pirmās operācijas, ko es pastāvīgi veicu, man nebija fiziski iespēja laika sagatavoties, jo ejot zālē pateica, ka tu šito operēsi. Attiecīgi tur nebija laiks ne bīties neko, bet toties es varēju mierīgi uzdot jautājumus visas operācijas laikā un katru darbību pārspriest, un tur viss bija forši un loģiski, un nav man nekāda veida tur panika bijusi nevienā brīdī par to. Pirmās operācijas, kas bija estētiskajā ķirurģijā, tām gan bija jāgatavojas sākot no pirmās konsultācijas un visas plānošanas un visa. Tā bija pieredzīte. Domājot par to savu pieredzi, cik gadus tagad tu esi jau plastikas ķirurģijā? Aktīvi operējošs 10, certificēts 7. Šo gadu laikā vai ir kāds stāsts vai kāda operācija, kas tevi kā ārstu varbūt visvairāk saviņojusi, vai kas tev ir bijusi tev pašam svarīgi ļoti? Drīzāk man ir tehniskā ziņā, protams, ir grūtākas, ir vieglākas operācijas. Ir bijuši smagi pacienti ar milzīgām rētām, kur ir bijis iespējams ievērojami uzlabot viņu izskatu. Tā, ka pilnīgi neticami skatīties tos pirmsoperācijas
foto un secināt, cik liels ir konkrētais uzlabojums vai krūšu rekonstrukcijas. Ir ļoti daudz gadījumu, kad pacienti atzīmē, ka par spīti visam tam, kam ir iets cauri, ka tas beigu rezultāts, ka viņām ir smukāks krūtis nekā bija ejot uz vēža ārstēšanu. Tie ir, protams, tie prieciņi, dēļ kuriem tu saproti, ka ir vērts cīnīties un svīst un nervozēt un arī mācīties un braukāt riņķī, lai tās tehnikas apgūtu un knifus un redzēt, kur mēs kabinām, kur kaut kas mums kabina kaut kādās niansēs un kaut ko paņemt no tiem. Par konkrētiem gadījumiem baigi interesanti tas ir, ka tu redzi, ka ir nereāli foršs rezultāts un tāpat laikā pacientam ir jautājumi, kāpēc tur šitie pēdējie 2 centimetriņi ir mazliet citā leņķītī aizgājuši un saprot, ka tik maz bija, lai būtu wow, bet tomēr tās emocijas drusku pasēdinās. Bet nē, kopumā ir gan pacientu smaidi, gan tie komentāri jau tajās mēnešu vizītēs vai gada vizītēs, ka tā dzīve ir pacēlusi savu kvalitāti un ka tiešām vajadzēja ātrāk jau domāt par to un nebūtu tik daudz asaras bijušas spoguļu priekšā un tā tālāk. Tā kā tas ir tas, kas dod to ikdienas lielo gandarījumu un kaut kādi tie mazās dzirksteļošanas, ka šoreiz kaut kas tur baigi labāk un citas reizes. Tā īsti nav. Tev ir bijis tā, ka tu, piemēram, kļūst tik emocionāls, ka tu arī apraudies klīnikā? Nē, tā vēl līdz tam mēs neesam tikuši. Bet es bijis tā, ka tu jūti, ka tas... kā jau mēs sākumā runājām, tad tas tīri mākslinieciskais un emocionālais manī diezgan dziļi ir noslēpies. Un arī medicīna un arī estētiskā ķirurģija un plastikas ķirurģija kopumā, es viņu neredzu kā mākslu. Es daudz vairāk redzu, ka tur ir matemātika, tur ir ģeometrija, tur ir proporciju meklēšana tur ir ķirurģiskā tehnika, bet tur nav tēlnieka darbs. Atsevišķos elementos ir, bet kopumā tas vairāk ir sasaistīts ar cipariem un realitāti nekā ar emocijām. Mēs runājam tagad par to, kas ir bijuši tie motivējošie brīži vai tie priecīgie brīži un tā atgriezeniskā saite ar pacientiem, bet vai tev ir bijuši arī tādi zemie punkti, kuriem tev ir nepieciešams bijis spēks, lai tos pārvarētu dzīvē? Tā tad mana karjera, kas interesanti, tad darbs ar onkoloģiskiem pacientiem atnāca absolūti nejauši. Jo ejot visu rezidentūru, diezgan skaidrs, ka man patīk estētiskā ķirurģija un mums ir ģimene ar vēsturi šai jomā un savu klīniku un darba vieta man ir un viss ir forši un jau ļoti agri es sāku darboties arī klīnikā. Ja, faktiski šis slimnīcas sanitāra darbs nomainījās pret darbu ģimenes uzņēmumā, sākot ar drusku mazāku lomu un beigās nonākot līdz manai specialitātei. Klīnikā tur lietas ir sakārtotas, ir personāls, kas zina, kurā brīdī kas ir jādara, kādas ir situācijas, mēs zinām, kā mēs konsultējam, kā mēs aprūpējam pacientus. Tur tie pārsteigumi ir ļoti maz. Protams, kaut kādas nianses, kad kaut kas ir jāpamaina, piemēram, Covid laikā, kad bija mazliet jāierobežo darbi. Skaidrs, ka tas ietekmē, bet tādas lielas dramatiskas lietas, kas sistu ārā pamatu zem kājām, tādas par laimi nav. Un tad jocīgā kārtā atnāca Stradiņas slimnīcas piedāvājums, ka viņi grib, lai viņiem ir rietumu standartiem atbilstoša krūts ķirurģijas vienība, un vienībā ir jābūt plastikas ķirurgam. Un, tas, protams, bija super izaicinājums, jo tas bija laiks, kad rutīnā Baltijā krūšu rekonstrukcijas vispār netika veiktas, Latvijā valsts apmaksātas viņas nebija. Man piedāvāja šo te vietu, protams, kā jaunam ārstam forši un izaicinoši un arī diezgan patīkami, ka tu kaut kādu laiku zini, ka tu būsi vienīgais Baltijā, kurš varēs šādu veidu operācijas taisīt.
Toreiz bija ļoti pozitīvs slimnīcas vadības attieksme pret to, ka, ka mums ir jāņem no savu budžeta ietveriem tā naudiņa priekš mūsu aktivitātēm, jo valsts papildus neko par to nedos. Tāpat laikā mums ir svarīgāk, lai ir jaunām darbspējīgām sievietēm abas krūtis normāla dzīves kvalitāte, un uz tā rēķina kaut kādi daļa pacientu var savu žultspūšļus izoperēt rajona slimnīcā, kur nav vajadzīgs šis kopējais aprūpes līmenis tāds, kāds ir onkoloģijas aprūpē. Tā es sāku, un skaidrs, ka darbā slimnīcā ir pilns ar izaicinājumiem. Sākot ar to, ka pagāja 8 gadi, līdz es tiku pie pieres lampas tādas, kā man ir ērti lietot, un pa vidam es 2 savas pats pirku un lietoju. Vai instrumenti, kas nebija piemēroti, kurus arī tur uz pirmajām kaut kādām noteiktu veidu operācijām es sākumā aizņēmos no klīnikas, pēc tam nopirku pats komplektu, lai lietotu. Skaidrs, ka uz tā fona var sajusties ārsts, varbūt ne līdz galam novērtēts vai saklausīts, ka tu ej cīnies un pēc uz universitātes slimnīcu, tu nes no privāta klīnikas sev somā instrumentu komplektu, tāpēc, ka lielajai slimnīcai nav tur budžetā jāplānots tāds sīkums. Bet tajā pat laikā tā vide, kurā mēs esam, viņa ir ļoti interesanti, jo arī valsts medicīna mainās. Un tas, kas notiek mūsu tajā ķirurģijas atzarā, tas ir forši. Tur ir salīdzinoši jauni speciālisti un salīdzinoši progresīvi domājoši, un baigi daudz, ko mēs ieviešam arī tajā aprūpes standartā, ko saņem valsts pacientis pēc tiem pašiem principiem, kā mēs strādājam privāta klīnikā, ar visiem pacientu koordinatoriem, ar elastīgām pieņemšanām tādā ziņā, ka, ja cilvēkam ir problēma, tad viņam nav jāgaida nes cik ilgi. Mēs atrodam kādu vismaz no komandas, kas var apskatīt tur dienas vai 2 laikā pie tās vajadzības. Bez zvaniem uz reģistratūru un 80 dienu gaidīšanas rindā un tā tālāk. Un tas, kas ir viens no tādām gan profesionāli, gan pašapziņas ziņā lielajiem sasniegumiem bija tas, ka mēs varējām būt praktiski vienīgie, kas ir ļoti daudz uztaisījuši šādu veidu rekonstruktīvās operācijas visā reģionā. Un tad, kad izdevās pierunāt valsti, ka tomēr krūšu rekonstrukcijas ir daļa no vēža ārstēšanas un iekļaujamas, tad arī valsts ieklausījās mūsu padomos, un faktiski mēs ļoti aktīvi piedalījāmies pašas tās sistēmas izstrādē, kas ir neticami labi strādājoši materiālu ziņā, maksas principu ziņā, pacientu vērtības ziņā un beigās arī tās rezultātu kvalitātes ziņā. Tā kā, ja iepriekš runājām par karjeras tā kā tur izaicinājumiem un mērķiem, tad tas, kas ir sasniegts šobrīd, tas bija mērķis pirms gadiem 6, 7 to izdarīt. Visiem, tā skaitā man par pārsteigumu, šitik tālu mēs esam tikuši un sistēma strādā, un man pat ir izdevies ievilināt vēl 2 plastikas ķirurgus, lai man nebūtu vienam pilnīgi viss jāizdara. Un šobrīd mēs esam gan uzkāpinājuši operāciju skaitu, gan apjomu, gan sadarbību, un tas viss darbojās diezgan forši un labi un precīzi. Tas izklausās īstenībā ārkārtīgi tāds svarīgs, svētīgs darbs, ko jūs esat izdarījuši, vai ne? Jā, no manas puses, protams, es nemēģināšu sevi idealizēt. Tajā brīdī man nebija misijas apziņa, ka mēs te izdarīsim vairāk nekā jebkurš cits, bet tas bija izaicinājums, kuru es pieņēmu. Absolūti darot to pēc labākās sirdsapziņas un mēģinot maksimāli daudz ieviest to jaunāko un foršāko, kas ir visur pasaulē, jocīgā kārtā tas izgāja cauri. Tu ir satiec tās sievietes, vai ne, kuras tu satiec pirms un tu satiec pēc krūšu rekonstrukcijas. Un man ir draudzene, kurai tika veikta krūšu rekonstrukcijas operācija, un es arī redzēju, cik ļoti viņai tas bija tāds grūts posms patiesībā, sakot, jo tā operācija viņa nav tik vienkārša, vai ne? Ir pietiekami daudz arī pārdzīvojumu tās laikā, bet redzēju, cik ļoti viņa mainījās pēc tam, kad tas bija noticis, un cik ļoti priecīgi un laimīgi viņa bija.
Un tie vārdi, ja, ar kuriem viņa dalījās, nu, par to, ka viņa atkal jūtas, nu, kā sieviete, kā pilnvērtīga sieviete. Un domājot par to un par tiem stāstiem, to arī to redzi un piedzīvo. Un bija tas laiks, kad vēl nebija valsts finansējuma nekāda, vai ne, tam visam. Un tad tagad, kā tu sacītu, kāpēc tas ir tik būtiski, lai būtu šis valsts finansējums, viņš neapslēgtos kādā brīdī, piemēram, pēkšņi. Un lai tas ir ar to turpināšanās stāstu, un lai būtu cilvēkiem tā iespēja to paveikt. Nu, precizējam. Tātad Precizējam. valsts krūšu rekonstrukcijas operācijas ir apmaksājusi kopš vispār valsts šitas te veselības aprūpes finansējums darbojās. Tas, vai viņas tika veiktas vai netika veiktas, ir absolūti lielo slimnīcu iekšējs jautājums. Ja slimnīcai ir prioritāte uzņemšana, kaulu ārstēšana, tad viņa krūšu rekonstrukcijas neveic. Ja slimnīca var savā budžetā ieplānot kaut kam paņemt nost un iedot kaut kam citam, tad šīs programmas viņas eksistē. Varbūt tā lielā nianse ir, ka viņas netika pietiekami apmaksātas no kārtu operāciju. Jā, nu, vai nu bija jāierobežo materiālu izvēle vai personāla izvēle vai nu, kaut kādos mīnusos jāiet slimnīcai, tas ir cits stāsts. Bet tas, kas bija līdz šim 22. gadam, kad programmu uzsāka, bija, ka pacientiem vienkārši bija jāpiemaksā par implantiem, kas ir apmēram 20% vai 30% no operācijas izmaksām. Nevis tā, ka valsts neko nemaksā. Tā ka šeit absolūti godīgi nav lamāt valsti, ka viņi cūkas neko nedarīja 10 gadus un tagad dara. Un tā, īstenībā, jā, tas tur abām pusēm kaut kāda veida taisnība ir. Bet atbildot uz jautājumu pēc būtības, protams, ka katrai sievietei ir tiesības justies labi un izskatīties labi savā ķermenī. Un sievietei, protams, ka krūtīm ir ļoti liela nozīme viņas pašas komfortā, pašapziņā un tā tālāk. Ja skatāmies uz krūtīm, starp citu, tad cilvēks ir vienīgā būtne, kam krūtis ir tādas seksuālās kaut kādu veidu signālu un asociāciju avots. Ja? Visiem citiem tie ir dibeni. Par to arī ir joks, kāpēc izvēlās apaļas implantus, ja tā ir lielas krūtis, tāpēc, lai krūtis pēc dibena sākt izskatīties. Runājot par onkoloģiskiem pacientiem, protams, ka viņiem ir smags, pirmkārt, viņa dzīvība ir briesmās. Tas nerada komfortu pilnīgi nevienam. Tas ir pirmais, otrais. Sievietēm krūtis ir svarīgas, un viņām ir svarīgas ne tikai pašapziņai un emocijām, bet arī attiecībām, arī viņu seksuālajai dzīvei. Faktiski lielākajai daļai pacientu tas ir milzīgs šoks uzzināt, ka ir problēma krūtīs, kas prasa šādu ārstēšanu. Un tā ārstēšana arī nav gluži tā kā izoperēt, piemēram, plakstiņus vai noņemt dzimumzīmi vai izdzert antibiotikas pie iekaisušām mandelēm. Un tajā ziņā varbūt es ar to, ka man šīs te vides ir sadalītas un kaut kāda daļa ir ar estētiskās medicīnas pacientiem. Tas, ka man dzīve ir kaut cik normālā balansā un es neesmu pārgruzījies ar darbiem, kas rada diskomfortu vai nogurdina vai ļauj kaut kādai rutīnai iestāties, ka es varu būt tas, kas kaut kādu cerību, kaut kādu prieku tajā visā nes. Ka, jā, ir grūti, jā, ir problēma, jā, ir jāņem dziedzers nost, bet tāpat laikā mēs tur pie 80% pacientu varam uzreiz dabūt krūti atpakaļ pat tās pašas narkozes laikā. Tā, ka sieviete nomodā nevienu minūti nav bez krūtīm pavadījusi. Tad ir virkne pacientu, kuriem mēs varam uzlabot krūšu formu. Ja ir jāoperē tikai viena puse, mēs varam otru pusi pacelt un uztaisīt simetrisku un foršāku un mazināt noslīdējumu. Reizē mēs varam papildus kaut kādu tilpumu dabūt klāt arī pēc šitā. Tā, ka tie stāsti, viņi nav vienmēr bezcerīgi un ir iespējams dabūt, protams, sajūtu ziņā nevienmēr, bet izskata ziņā, ķermeņa koptēla ziņā pat ir virkni pacientu, kam tas ir summāri beigās kaut kāds iegūms. Un ja vēl to visu var iespiest, ka tas ir ar pēc iespējas mazāk manipulācijām un narkozēm, tad ir vispār super. Stāsti ir ļoti dažādi. Ja pie tevis atnāk sieviete un saka, ka viņa divas krūtis kā arbūzus, tad viņai taisīt tos arbūzus? Visdrīzāk nē.
Man ir drusceņi paredzēts laiciņš ar pacientiem, lai pārspriestu, ko un kā mēs darām. Tur ir pamatā atkal manas pieminētā stulbā ģeometrija, nevis emocijas un vēlme pēc arbūziem, bet tomēr tur ir mērījumi, jā, kas ir, cik plata ir krūts, cik ir krūšu kurvis, kur atrodas krūts gals, cik daudz ir audi. Un, līdz ar to mēs nonākam manā praksē pie parasti 3 vai 4 variantiem, ko mēs varam konkrētam cilvēkam izvēlēties. Un, ja tā viņa vēlme iet pāri tam, tad es saku, ka es neesmu tas ārsts, kas apzināti radīs kropļojumu, kas neiet kopā ne ar kādu loģiku. Bet tas nenozīmē, ka es visām, kas grib lielākas krūtis, saku, ka nē, tas nav iespējams. Ir virkni pacientu, kam pat tas ir nepieciešams, ja pie kaut kādām krūšu struktūras izmaiņām, krūšu formām reizēm mums vajag lielāku tilpumu, lai mēs izvairītos no, piemēram, papildus griezienu taisīšanas. Kādas modes, piemēram, tendences krūšu izvēle? Ir modes tendences. Pirmkārt, viņas iet laikam līdzi. Un ir bijis laiks, kad ir televīzijā un sabiedriskos pasākumos meitenes ar ļoti lielām krūtīm un ir zināms skaits viņu sekotāju, kas vēlās līdzināties tam. Jā, tādā ziņā šobrīd mēs esam izgājuši tos turbulences un atgriezušies tur, kur bija krūšu implanti. Ja mēs, protams, mēs runājam par implantiem, mēs runājam par tilpumiem, kas tiek ievietoti. Tad šobrīd mēs esam tādā ļoti, ļoti realitātē atgriezušies. Jā, pārspīlējumi vairs nav. Gandrīz. Ir atsevišķi, protams, gadījumi, bet kopumā es teiktu, ka jā, tie tilpumi, ja viņi no 70. gadiem auga tur 150, 200, 250, 300 ml un 2000. Viņi bija uzkāpuši līdz 400, 500, tad tagad mēs esam atpakaļ pie 250, 280, 220 ml. Tas, laikam, mēs redzam tā labā laikā esam šobrīd. Mēs esam labā laikā. Tāpēc, ka tie, kas gribēja iztrakoties, ir iztrakojušies. Tas ir viens. Un otrs, ka mēs esam salīdzinoši sportiskā laikā. Vai tu, piemēram, ejot pa ielu, redzot cilvēkus, tu pamani, kuram kaut kas, piemēram, ir darīts ar seju vai ar krūtīm? Lielas izmaiņas es redzu. Es necenšos meklēt un analizēt nevienu, kurš man to neprasa darīt. Tas absolūti nav ne mans pienākums, ne manas morālās tiesības kaut ko baigi tur kādu kritizēt vai meklēt trūkumus. Bet, ja ir kaut kāds ārprāts, tad skaidrs, ka to pamana. Jā, bet tu, piemēram, satiekot cilvēku, nedomā, ko tur varētu padarīt? Es saku tikai tad, ja ir tiešām kaut kas pilnīgi ne tāds, kā vajag. Tad, principā, tu nevērtē uzreiz, ka varbūt vajadzētu... Es cenšos nevērtēt. Es skaidrs, es redzu, ja plakstiņš iet virsū acī un viņš uz laiku uzacis šitā tur, skaidrs, ka man doma pats 20 minūtes un tev šī problēma ir atrisināta uz 15 gadiem, bet savādāk nē. Kā tev šķiet, vai cilvēki vispār kopējā sabiedrība kļūst tāda saprotošāka pret plastikas ķirurģiju, un tas vairs nav kaut kāds tabū temats, par ko negrib runāt, piemēram, prasa, vai tev ir bijusi operācija, tad saka, nē, nav, piemēram, vai kaut noliekšana. Kā tev šķiet, kur mēs... Tas ir garām. Arī, jā? Man par prieku tad, varbūt jocīgi skan, bet mēs tomēr esam medicīnas specialitāte. Un tāpat kā cilvēki var iet pie kardiologa vai alergologa vai lora, tāpat cilvēki iet arī pie plastikas ķirurga un daži pat pie proktologa vai ginekologa vai urologa. Tā ir realitāte. Un kautrēties par kaut ko tādu, protams, individuāli, bet es neredzu īsti pamatu. Skaidrs, ka ir jocīgi, ka cilvēki reklamē, ka viņi ir tur bijuši un to darījuši, jo tas tomēr nav tā kā kāpostas tirgū pārdot pēc būtības pakalpojums. Bet tā, ka slēptos nākot iekšā klīnikā, to mēs vairs neredzam. Vai plastikas ķirurģija joprojām galvenokārt ir tāda sieviešu lieta? Vai kādu tu redzi to dinamiku, piemēram, ar vīriešu? Sievietes ir lielākā daļa pacientu, kas atnāk uz klīniku. Tā tas ir. Vīrieši procentos es no galvas noteikti nepateikšu, bet tas droši vien nepārsniedz 10-15% no kopējā pacientu skaita.
Un, nu, tur redz, ir mazas dzimuma atšķirības. Jā, sievietes, viņas rūpējās par to, lai viņas labi izskatītos. Viņas iet pie kosmetologiem, kosmētiķiem, lieto krēmus un tā tālāk. Vīrieši savukārt lielākoties rūpējās, lai ģimene būtu pēdusi, pats paēdis, būtu mašīna, būtu nopļauta zāle un vēl kaut kas tāds. Un drusku mazāk domā par to, vai viņa sejā ir vai nav kaut kādas krunciņas, ir vai nav vēderiņš mazliet izaudzis vai tauciņas sānos. Līdz ar to skaidrs, ka vīriešiem, lai viņus dabūtu pie ārsta, lai viņš izteiktu, ka viņi tas uztrauc, pirmkārt viņam vajag, lai viņi tas uztrauc, otrkārt viņam vajag iedrošinošo plecu mājās, kas pasaka, ka tev ir ārsts ej, jo pats viņš visdrīzāk nepiezvanīs un nepieteiksies. Protams, tas ir ļoti klišejiski, kā es aprakstu situāciju, un tas mēs nerunājam par pilnīgi visiem, bet kopējā tendence ir, ka vīrietim vajag tiešām problēma, lai viņš aizietu paprasīt padomu. Līdzīgi kā uz ielas tā kā apmaldījies. Tev ir krēmiņi pašam mājās? Kā lai es uz šo tagad atbildu? Atbild, kā ir. Man sieva ir kosmētiķe. Tad tev ir krēmiņi? Mums mājās ir daudz kosmētikas. Vai es lietoju krēmu? Nē, es lietoju krēmu apstākļos, kad vai nu man ir dramatiski sausa āda, vai tad, kad es esmu apdedzis. Es neesmu paraugs šajā ziņā, nekādā ziņā. Bet man ir speciāls sievas sarūpēts sejas tīrāmais līdzeklis, ko es dušojoties izmantoju. Tas nav maz? Tas ir solītis, neliels, bet tomēr solītis. Nedalot dzimumos, bet to tu noteikti esi pamanījis savā profesijā, strādājot par to korelāciju, kāda tā ir starp cilvēku, viņa izskatu un pašapziņu. Vai tu redzi, ka cilvēks, kā viņš mainās tajā brīdī? Tu redzi to vizuālo pārmaiņu, protams, bet mēs jau zinām, ka vienmēr... To redz. Protams, sabiedrība kopumā, es teiktu, lielākoties redz mūsu pacientus, ka atnāk pacients ar piemēram, mazām krūtīm vai taukiem. Viņš ir nelaimīgs par to, kā izskatās, mēs izdarām manipulāciju un viņš ir laimīgs. Tas ir standartā. Tas ir arī tas, kā es aprakstītu plastikas ķirurģiju gadus 10 atpakaļ. Tas jau ir kosmētisko ķirurģiju. Ka plus mīnus tāda ir tā sadarbības schēma un tā tam visam ir jāstrādā. Realitātē tas, ko mēs redzam, ka cilvēku sūdzību pamatā nevienmēr ir tikai taukus pilventiņš vai tikai tas, ka nav krūtis. Tur var būt aizvainojums skolā vai iesauka dēlis par to, ka nav krūtis. Tur var būt milzīgs svars kaut kādu hormonu ietekmē, kurš ir beigās dabūts nost, bet nokarājās āda, kas laik atgādina, ka bija laiks, kad bija depresija un domas par pašnāvību. Tās var būt rētas pēc apdegumiem, pēc autoavārijām, kas visu laiku atgādina kaut ko. Un, līdz ar to arī tas ceļš no tā līdz gala rezultātam. Mēs varam dabūt gala rezultātu, bet tā galva var arī tik ātri nesaremontēties un netikt galā ar to situāciju. Tā, ka nevienmēr tas viss ir vienos vārtos, ka mūsu skalpelis izdara brīnumu un pacients nāk ar rozēm končām, metās ap kaklu un saka, ka mēs visu dzīvi izmainījām. Bet, protams, ir arī gadījumi, kad tiešām ir salīdzinoši ātrais rezultāts un vieglais ceļš pie tā. Tur mēs redzam, jā, protams, ja ir cilvēks, kam ir konkrēts viens kaut kāds defekts, kurš viņam traucē dzīvot, un to ļoti smuki es varu novērtēt pirms un pēc operācijas, jo mēs visus pacientus fiksējam, kādi viņi izskatās pirms operācijas un pēc operācijas. Ir diezgan tipiski, ka ir meitene, kas pirms operācijas bildē ir šādi, un gadu vēlāk pilns rezultāts, un viņa šitā stāv. Tieši tāpat meitene, kājas tāpat, viduklis tāpat, bet pleci ir augstāki. Tā ka ir arī tādi gadījumi. Vai tev ir kaut kādi tādi stereotipi, kas tev kaitina par plastikas ķirurģiju, kurš tu dzirdi un tev šķiet, tu tā kā atkal vai tiešām, ka ir kaut kādas tādas pieņēmumi vai kaut kas tāds? Protams, ka ir. Protams, ka ir. Piemēram, pat grūti pateikt, ar ko lai sākam. Sākam ar injekcijām. Injekcija daļa ir daļa no mūsu ikdienas profesionālās dzīves. Bez injekcijām mūsdienās īsti sejas uzturēšana kārtībā
kaut kādos brīžos, kad ādas kvalitāte nokrītās, nav iespējama. Jo tas, kas prasīja ķirurģisku ārstēšanu 45, 55 gadu vecumā, 20 gadus atpakaļ, šobrīd mēs ar injekcijām varam tos cilvēkus pa gadiem 20 attālināt vai pat vispār samazināt vajadzību pēc skalpeļa. Ar to, cik daudz var izdarīt pareizā vietā, kaut kādus muskulīšus atslābinot un kaut kur lieku tilpumu iedodot. Un tur ir 2 grupu preparāti. Viens ir botulīna toksīns, ar ko mēs noņemam muskuļu kustības. Principā konkrētos muskuļos mēs uztaisam paralīzi uz laiku, kas neļauj viņiem aktīvi darboties, neļauj krunkoties sejai. Un otrs preparātu veids ir injekcijas, ar kurām mēs dabonam tilpumu iekšā. Tas ir attiecīgi hialuronskābes vai citas pildvielas injekcijas. Un ir cilvēki, kas saka, ka špricē botoks lūpās, kas ir medicīniski nepareizi, bet tas ir tik ļoti, tas ir reiz nedēļā dzirdams par botoksu lūpās. Tur man nervu sistēma netiek galā, tur gribās palabot cilvēkus. To es arī es esmu pasniedzējis jaunajām kosmetoloģiem vienā no koledžām. Un pirmā lieta, es saku, ja gribās ieskaiti dabūt, tad jūs nekad nedrīkstat teikt, ka botoks špricē lūpās. Tas ir viens, protams, ir mīti, ja ir cilvēki, kas atnāk un grib tauku atsūkšanas operācijas, lai mazinātu svaru. Un tas ir izglītojošais darbs stāstīt, ka nē, svarus mazinās jūsu dzīvesveids, režīms, diēta, fiziskās aktivitātes. Nosūksim mēs tikai, lai konturētu problēmu zonas, bet mēs nevaram izmainīt radikāli izskatu. Ja ir milzīgs zemādas tauku slānis visā ķermenī, mēs viņu visu nedabūsim nost, un svars no tā nemainīsies būtiski. Par implantu formām ir diskusijas, ka ir pacients, kas negrib apaļas formas implantus, jo tad būs bumbas. Un tāpat laikā tas apaļais nevienmēr ir bumba. Viņš var būt arī ļoti plakans apaļais un necik nebūtu bumba. Bet teikt, ka tracina, nē, droši vien, ka netracina. Tik daudz tas ir teikts, neko man nemainīsies. Pateikšu vēl dažiem, kad ir iespējams problēmu risināt varbūt konkrētā veidā savādāk, un tas neizraisīs jūsu minētās bažas. Un konkrēti par plastikas ķirurgiem arī ir kaut kādi, ko tu esi dzirdējis, tieši specifiski tieši par šīs jomas specifiski? Par to, ka jaunas pacientes, kam špricē lūpas, liep lielas krūtis un brauc ar dārgām mašīnām, ir dzirdēts, bet tas, kas ir pozitīvi, ka laiki arī mainās un ka ārsts kopumā vairs nav tajā lomā un tajā apmaksas slānī vai sociālajā slānī, kā tas bija padomju laikos. Šobrīd plastikas ķirurgi šķiet nekur pasaulē nav populārākā vai vispelnošākā profesija, līdz ar ko tie stereotipi vairāk ir pagātnē vērsti. Un joks esi kāds dzirdējis tieši par plastikas ķirurgiem? Ir jau kaut kāds anekdots, ne? Kas topā, vai nav? Arvien mazāk. Redz, mēs esam jauna specialitāte, kur mēs varam dzirdēt jokus. Jokus skaidrs, ka var dzirdēt darbā, kur ir vairāku specialitāšu speciālisti kopā, kas var apvaicāties vienam, vai viņš jau ir dzimumu paspējis kādam nomainīt šodien, un otram, vai viņš ir visu sudoku atrisinājis, sēžot pie sava monitora un elpināmā aparāta. Līdz ar ko, tā drausmīgi es ar to nesaskaros. Ja? Tie, kas ir vecāka paudze, viņi īsti ar plastikas ķirurgiem kopā nav strādājusi. Tie, kas ir jaunāka paudze, esam mēs, kas pazīstam viens otru no studiju laikiem. Un tur neko vairāk kā par ikdienišķām lietām vienam otru apcelt nav iemests. Vai tev ir ok operēt sev tuvs cilvēks vai draugs? Jā. Ja? Tev tas nebaida? Man nav iemesls baidīt, jo es neoperēšu nekad uz sev tuvu cilvēku, neko eksperimentāli, neko, par ko es neesmu pārliecināts. Jā, es apzināti nelīdīšu situācijās, kur man var būt kaut kādi ārkārtas momenti, kuros es varētu nezināt, ko darīt vai nesaglabāt skaidru galvu, lai izietu no tām. Bet lietas, kurās es esmu pārliecināts par sevi, es savu ģimeni arī ar mašīnu vai motociklu vedu pie stūres. Un darbs
ar manām 300 operācijām gadā. Nu, nav tā, ka es visus pakļautu kaut kādiem riskiem, lai es nespētu koncentrēties uz vēl vienu ekstra gadījumu. Par vispār ikdienas darbu. Es esmu dzirdējis, ka, piemēram, mikroķirurģijas gaļasarā nodaļā, tur ir ļoti klātesošs humors. Nu, vismaz to. Jo, protams, Jā. visu laiku. Es tieši gribēju jautāt par humoru klātesamību tavā ikdienā darbā. Daudz jokoju? Bez tā nevar. Tas ir, droši vien, ka tas ir veids, kā atslēgties, plus radīt kaut kādu atmosfēru ar sevi, jā, bet vispār mediķu vide ir ļoti bagāta ar sarkasmu un asiem jokiem. Tā ir tā dzīve. Bez tā nespētu varbūt. Bez tā baigi grūti būt. Bet, ko nozīmē spētu vai nespētu, bez tā jau negribas. Tas ir atkal stāsts par kultūrām un vietu, kur tu gribi dzīvot, un par cilvēkiem, ko tu gribi sev apkārt ikdienā. Gribās, lai var pasmieties un pazirgoties un tādējādi arī mazināt stresu sev un apkārtējiem. Ja tu, piemēram, satiktu sevi 14-gadīgu Ansi, tu viņam gribētu kaut ko pateikt, vai kas būtu tas, ko tu viņam gribētu pateikt? Droši vien, ka nē. Nē, labprāt parunātos, interesanti, varbūt saprastu kaut ko vairāk par kaut kādām konkrētām izvēlēm vai emocijām, kāpēc viņas ir vai tieši otrādi nav, bet man dzīvē es nevaru pateikt nevienu lietu, kur es būtu radikāli savādāk rīkojies. Jā, varbūt es būtu kaut kādās attiecībās ar klases biedriem, skolas biedriem, draugiem bijis drusciņi savādāks vai laicīgi sapratis, kurš cilvēks ir drusciņi savādāks un tik ļoti nepaļāvies kaut kādās lietās, bet tādas dramatiski lielas lietas, ko mainīt, man nav. Man pasaules uztvere arī nav mainījusies būtiski kopš tā laika. Un izpratne par labo vai slikto vai atbildību tāpat. Tad tu principā nekad neesi domājis, kā būtu, ja tu būtu citā virzienā, piemēram? Nē, es esmu it īpaši, pretēji, ja skatāmies pēdējo gadu 5 manu dzīvi, tad es esmu ārprātīgi pateicīgs, ka man izdevās visu savirknēt tieši tā, kā ir tagad. Nē, es domāju, kā būtu, piemēram, citā ķirurģijas nozarē. Ja es būtu citā, es pieļauju, ka dramatiski nekas savādāks nebūtu. Un citā profesijā tu arī negribētu būt? Bet profesijā noteikti ne. Šī ir tev īsta? Es domāju, ka jā. Varbūt vecumdienās, ja dikti rokas drebēs, tad var pāriet uz kaut ko, kas ir vairāk runājošāks, vai tas ir akadēmiskā vide, vai ja būs skaidrs prāts, tad psihiatrija, psihoterapija, kaut kas tāds. Ja nebūs mani aizvilinājusi laiva ar lielu būru un iespēju dzīvot siltumā. Bet nē, nekas, ja nopietni runājam, tad nekas neliecina, ka man kaut kur citur vajadzētu kaut ko meklēt un domāt. Mēs vispār dzīvojam tādā interesantā laikmetā, tāds skaistuma trakums šobrīd ir ar tām lielajām krūtīm un tā tālāk. Runājot, piemēram, ar kosmetoloģiem vai dermatologiem, stāsta, speciālisti par to, ka nāk ar vien jaunākas meitenes un grib kaut ko mainīt savā izskatā. Es gribētu tev kā vīrietim, kā tētim, kā plastikas ķirurgam jautāt par to, ko tu gribētu pateikt tām jaunajām meitenēm, kurām, piemēram, šobrīd ir 14, varbūt 18 gadu, viņas dzīvo Instagram vidē, un viņas varbūt dzīvo tajā paralēlajā pasaulē, kur mēs redzam daudz citus skaistus cilvēkus no šovbiznesa industrijas, un varbūt cilvēki grib līdzināties, un tad tādā vecumā sāk domāt. Es esmu viens no tiem ārstiem, kas diezgan daudz pasaka nē, ja es neredzu nekādu loģisku pamatojumu taisīt kaut kādas manipulācijas. Un atnākot tiešām meitenēm, kam nav nekādas problēmas proporcijās, vienalga vai tās ir lūpas vai krūtis vai vēl kaut kas, es skaidri pasaku, ka šis nav tas brīdis, kad par to domāt. Ja kaut kad pasliktināsies, būs slikti. Tad arī domāsim, bet esošajā situācijā ir neprāts taisīt kaut kādas koriģējošas manipulācijas, kas var izsaukt atkal kaut kādus riskus. Un līdz ar to tām situācijām es tieku galā.
Par to sekošanu modei, nu, tas ir līdzīgi kā ar apģērbu. Ja ir modē skinny džinsi, tad kaut kādu brīdi būs kaut kādi, kas visi viņos staigās, un ja būs platie modē pēc tam, tad atkal tā pati sabiedrības grupa nomainīs pret platajiem. Cik tālu tas ir apģērbs vai frizūra, tad tas ir viegli koriģējams. Brīdī, kad tās ir ķirurģiskas manipulācijas, tur atpakaļ ceļa nav. Ja, mēs nevaram uztaisīt andu operācijai. Jebkura operācija tomēr kaut kādu rētu, kaut kādas izmaiņas radīs, audu biezuma struktūras izmaiņas radīs, lai vai ko mēs darītu, un tur šis te atpakaļceļš nebūs. Līdz ar ko, nu, jā, tur tad vajag arī skaidras indikācijas, kāpēc mēs to darām. Ja mēs to darām tāpēc, ka Instagramā kāds tā dara, nu, tad tas jau, manuprāt, paliek daļēji arī par ārsta atbildību. Jautājums ir, vai konkrētais ārsts to ir gatavs uzņemties. Tev ir 3 bērni, un domājot par viņu nākotni, kas ir tas, ko tev ir svarīgi viņiem iemācīt kā tētim? Man ir svarīgi viņiem iemācīt, lai viņi ir labi cilvēki. Lai viņos nav ļaunums, dusmas, aizvainojums, lai viņi ir apmierināti ar dzīvi un ar vidi, kurā viņi ir. Un lai viņiem var uzticēties. Viens, protams, ir, ka man gribās, lai es varu uzticēties un ticēt, ka nepiečakarēs un būs laikā, kas kopumā būtu sīkumi, bet vairāk ir, lai viņi paši var savas dzīves dzīvot tā, lai cilvēki tiešām viņu viedokli spēj cienīt un paļauties, ka viņi izdarīs, un arī viņi paši pret sevi, lai neradītu daudz vilšanās, tāpēc, ka ir bijusi kaut kāda apņemšanās, un kaut kas nav izgājis, un tad nav jau jēga padodamies un tā. Mācības, protams, ir divvirziena stāsts, jo mēs arī kā pieaugušie varam mācīties no bērniem. Protams. Tev ir viens pavisam vēl maziņš, bet droši vien jau savas mācības šobrīd dod. Protams. un 2 lielāki bērni. Kas ir tas, ko tavi bērni varbūt tevi māca šobrīd dzīvē? Māca noteikti, kā mīlēt un izrādīt jūtas bez nekādiem nosacījumiem, tad, kad viņiem tas ir vajadzīgs un tā, kā viņiem tas ir vajadzīgs. Māca pacietību, māca redzēt mazās lietas. Sarunu man noslēdzot jautājums arī no Līgas, pēc kā viņu vērtējot cilvēkus, vai tu esi dušas cilvēks no rīta vai vakar? Dušas cilvēks no rīta. Jā, tu no rītiem mazgājat dušu. Jā, nu, reizēm arī vakaros, bet no rīta, nu, man sanāk diezgan agri rīti, un duša ir tā vieta, kur es pamostos, kur man ūdens gāžās sejā. Jā, tas ir rīta pasākums, silta. Neciešu augstu ūdeni. Nu, tā, ka riktīgi nepatīk augstu ūdens. Peldēs, nē. Es kaut kad gribēju apņemties un to sākt, nosacīti sākt. Kaut vai agrāk pavasarī, jo vēl rudenī nopeldēties, bet nav sanācis. Zinu, kā te gabaliņš arī jāiet no mājas. Dziedi vai klusē dušā? Klusēju. Retu reizi es dziedu, ja kāds dzird, tad palūdzu, lai es pārtraucu to darīt. Jā, mašīnā vai uz moča gan, un slēpojot. Tad tu dziedi līdzi tam, kas tev skan austiņās, vai tu dziedi pats? Nē, tas uz galvā skan tam līdzi. Pāršā tās grupas, ko tu jau nosauc, vai ir kaut kas vēl, kas tev īpaši? Viss, kas man pēdējā laikā foršākie koncerti, kur es esmu bijis, bija Imagine Dragoni. Tā ka viņi ir ienākuši manā dzīvē, un ņemot vērā, ka meitai šausmīgi patīk, un viņa zina gan arī visus vārdus no galvas. Tad arī, tā, ka mēs divatā braucam, tad mašīnā tas skan diezgan skaļi, tas ir iesēdies. Kaut kas no Coldplay man paskan galvā. Ceru, ka tev meita drīz, tad, kad tu dziedās līdzi, viņa nogriezīs radio laiku. Laikam. Jā, viņi ir palūgusi šūpuļdziesmiņas laikā, kad uzliekam, varbūt, lai skan tur tumbiņā. Ja tev aizmugurē ir siltumnīca, cik pats tu pieliec roku tajā, kas tur ir iekšā? 100%. Ko nozīmē 100%? Tas nozīmē, ka tu pats tur esi sastādījis ar sejas? Jā. Mēs aprīlī, maijā sējām. Tas sākums ir senāks. Es pagājušajā pavasarī pasūtīju sēklas, kas man patika.
Pēc bildītēm, protams, bet tādas foršās, kas skaitās kolekcijas augi. Nezinu, kāpēc. Tāpēc, lai interesantāk nekā. Tāpēc tev patīk skaistas lietas? Tāpēc, ka patīk skaistas lietas, un savu tomātu es negribu tur špāra plauktiņā, kas te pa ceļam ieraudzīt. Tāpēc gribējās, lai atšķirās. Un pagājušajā gadā mēs audzējām uz Palodzes, un pavasarī aizbraucām ceļojumā, atbraucām mājās, un tur tas stāsts bija beidzies. Tad mēs sapratām, ka Palodze nebūs īstais risinājums, vajag foršāku. Un mēs rudenī tikām pie siltumnīcas, nobruģējām, uzlikām siltumnīcu. Un pavasarī stāsts sākās aprīļa beigās uz Palodzes, un maija beigās mēs smuki visu salikām podos un šeit. Tad man diena sākās ar, ja solās karsta diena, tad ar suņa peldēšanu ezerā un pēc tam tomātu laistīšanu. Tu agri cēlies? Es ceļos agri, jā, es starp 7:30 un 8:00 esmu darbā, atkarīgs no tā, kurš darbs konkrētajā dienā man ir. Ja tie ir stradiņi, tad ir laicīgi jāizbrauc. Pirmais tomāts bija Lielsvētki? Pirmais tomāts bija Amēlija skaties, reku tomāts, un tad viņš vairs nebija, jo bērns pagaršoja. Tā kā, bet bija prieks. Tad palielam jau tāpēc arī tas viss ir. Lielie svētki ir svētdienas rīts, kad es varu cept omleti un pateikt, lai ģimene atnāk pēc izejmateriāla salātiem. Tas ir superīgi. Arī visā tava stāstījuma laikā man ir tā sajūta, ka tavu ģimene ir tad arī plašākā izpratnē, kā tu sākumā stāstīji par vectēviem, kas tev bija blakus, par tēti, par mammu, par bērniem, par sievu, ka ģimene tev ir ļoti svarīga. Vai tas tev ir tāds dzīves viens no lieliem pamatiem? Absolūti. Un tas arī ir, faktiski tas ir vecmāmiņas iemācīts, ieaudzināts, nezinu, kā lai to pasaka, bet vecmāmiņa, tēta, māma, viņa bija baigā saimas kopā turētāja. Un arī tā sakrita, ka mēs kā brālēni diezgan daudz laika pavadījām kopā. Ja? Man ir brālēns Dīdzis, kas ir 1,5 gada vecāks, un Dāvids, kas ir attiecīgi 3 gadus par mani vecāks. Un, mēs bijām tāda trijotne, kas diezgan kopā tusējās visu bērnību. Gan tā, ka vecākiem bija kaut kur jābrauc, tad pie viena vai pie otra bija jāpaliek visam bērnu baram kopā, pa vasarām kopā, laukos kopā. Mēs braucām kādas nedēļas dzīvot vasarās. Attiecīgi ar mums diezgan liela tā draudzība ir bijusi visa dzīves garumā. Un tagad arī mums ir ģimenei lielais kopīgais pasākums, kas ir vectēva dzimto māju atjaunošana, kur tēvs ar brāļiem ļoti aktīvi darbojās, un tad ir dažas reizes gadā, ko visi satiekās lielajā barā. Kas arī, protams, neiztiek bez humora un sarkasma un visu pārējā. Bet tas ļauj sajusties kā kaut kam vērtīgākam, kā katrs individuāli, ka tomēr tā ir saime, uz ko tu vari paļauties. Plus vēl šitas mums ir bērnu ziņā baigi ražīgais laiks, ir dažādās vecuma grupās veseli bari, kas var kopā tusēties un arī veidot savas attiecības savstarpēji. Kādu tu redzi sevi pēc gadiem 30? Tas ir pie 70. Vajadzētu būt kā pensionārs. Vai uz robežas uz to. Grūti pateikt. Aktīvs pensionārs? Kāds pensionārs? Droši vien, ka aktīvs, jā. Es tā vienkārši apsēsties nevarētu. Vai tas būs ar laivu, vai ar motociklu, vai brauciens apkārt pasaulē, vai dzīve ar mazbērniem tajā brīdī. Man ļoti grūti ir prognozēt to, vai varbūt, ka ir baigi forši arī strādāt tajā laikā. Es nezinu. Tas, ko negribētos pieļaut, ir, ka darbā saka vecīt, sorry, tavs laiks pagājis, tev jādodās prom. Vajadzētu pašam noķert to brīdi, kad saproti, ka pietiek. Tur labs salīdzinājums vienam no kolēģiem bija, ka brīdis, kad ir jāiet pensijā, ir tad, kad ar ķirurģisko masku tu brilles pabīdi uz augšu, kas paslīdējušas uz leju. Attiecīgi, ja tev ir sterila cimdi, tad viņi paliek nesterili tajā brīdī. Ja tas instinkts ir izzudis, tad skaidrs, ka smadzenes atrofējušās kaut kādā apjomā.
Nu, jā, tā ka viens ir to sagaidīt, bet nu, labāk jau pirms tam ir saprast, ka ir pietiekoši strādāts. Paldies tev par foršo sarunu. Paldies tev, lai tu burvīgs runātājs esi tiešām. Paldies! Malcis tiešām ļoti forši. Kādu tu vēlētos redzēt savu ikdienu pēc 5 gadiem? Manu ikdiena, es ļoti ceru, ka nebūs dramatiski savādāka, kāda tā ir šobrīd. Jā, tas, kas ir ticis veidots iepriekšējos, nu jau, es teiktu, pārdesmit gadus, viņš pamazām attīstās un attīstās diezgan loģiskā virzienā. Un es ceru, ka tur ļoti lielas izmaiņas nebūs. Protams, ka gribētos bišķiņu varbūt sakārtotāku laika grafiku un mazliet vairāk laika kādam no hobijiem, bet savādāk es redzu viņu kā tīri turpinājumu tam, kas šobrīd tiek darīts. Un vai ir kaut kādas prioritāšu maiņas? Es ceru, ka nē. Mēs nekad nezinām, kas notiks nākošajā dekādē mūsu dzīvē, bet plāna par kaut kādām drausmīgām izmaiņām vai sākt sevi meklēt kaut kādā pilnīgi savādākā gultnē, es neesmu ieplānojis. Un tad uzmantošais jautājums. Kas ir profesionāli visaugstākais sasniegums, kuru tu vēlētos piedzīvot? Šitas labs. Ja godīgi, es pat nevaru pateikt kaut kādu konkrētu sasniegumu. Ja. Manuprāt, ārsta profesija, viņa nav gluži tā, ka ir 4 gadu treniņš, lai vienā olimpiādē tu pārlektu labāko ever augstumu un pēc tam atslābtu. Un tie sasniegumi vai veiksmes, tas viss ir tādā trepītē, kas iet. Ja šobrīd mēs redzam darbus, kas ir jāizdara. Tad, kad tie ir izdarīti, vai tā būtu publikācija, vai tā būtu kaut kāda unikāla operācija, vai kaut kāda tehnoloģijas ieviešana, tad tas ir tikai kaut kāds viens mazs solītis, nevis baigais sasniegums. Un katrs šis mazais solītis, viņš sev līdzi nesīs atkal vīziju vai ideju, kā vēl pilnveidot to, kā varbūt vēl kaut ko pamainīt un parādīsies uzreiz jau nākošais uz kā kāpt. Paldies! Lieliski! Viss!